Čau, mani sauc Eduards, un tu skaties Staro TV. Tā kā gaismas festivāls Staro Rīga 2015 notiek valsts svētku laikā, tad devāmies pie pašiem rīdziniekiem, lai noskaidrotu to, kā patriotiskās sajūtas nodot tālāk arī citiem. Kā nodot šīs patriotiskās sajūtas un emocijas citiem tālāk? Man kā mūziķim, protams, tas ir vieglāk vienkārši spēlēt latviešu mūziku vairāk, vienalga kādā žanrā, vai nopietnējā, vai vieglajā. Skolas, vecāki, ģimene, kā jau visur, visā pasaulē. Es domāju, tas ir ar šiem pasākumiem, ja viņi ar katru gadu kļūtu tādi masveidīgāki, vairāk cilvēku aiziet, es domāju, arī popularizētu vairāk viņus. Tas jau nāk no paudzes paudzē. Nezinu, ko vecāki no tevis atstāja no sevis tev, tā arī centies atstāt nākošajām paudzēm. Viens no šī gada gaismas festivāla grandiozākajiem objektiem ir Brīvības piemineklis. Devāmies ciemos uz studiju pie mākslinieka Māra Kalves, kur noskaidrojām, kā viņam veicās ar sagatavošanās darbiem un kādi izaicinājumi ir ikdienā. Šobrīd ar mani kopā mākslinieks Māris Kalve, kurš šogad gaismas festivālā Staro Rīga 2015 ir atbildīgs par paša Brīvības pieminekļa projekcijām. Labdien! Sveiki! Pirmkārt jau jāsaka ar to, ka līdz ar pieminekļa 80 gadu jubileju tas noteikti ir pirmkārt liels gods strādāt pie šī te gaismas objekta. Protams, jā. Un tādu izdevību laist garām nedrīkst. Es domāju, ka jebkurš latvietis gribētu kaut ko, kas būtu saistīts ar pieminekli, paveikt. Tas būtu ļoti patīkami. Gaismas projekcijas uz pašu Brīvības pieminekļa ir arī tāda neierasta prakse, un šogad vispār pirmo reizi. Līdz ar to droši vien nāk papildus atbildības sajūta līdzi. Ne tikai atbildības sajūta, bet arī zināma uzdrīkstēšanās. Tas ir neārts lauciņš uz skulptūras. Mēs līdz šim tā nopietni nebijām strādājuši. Un tāpēc bija jāiemācās daudz kas jauns. Dažādas grūtības noteikti? Nē, grūtības ir jebkurā jaunā projektā. Un mums tā nozara ir tāda, ka, lai ko tu netaisītu, visu laiku ir jāatrod jauni risinājumi un ne tikai tehniski, arī radoši. Tas ir interesanti, tāpēc mēs te esam. Kas tad skatītājiem un apmeklētājiem būs redzams uz pašu Brīvības pieminekļa? Pirmkārt, mēs ar ļoti lielu pietātu izturamies pie pašu pieminekli. Mēs viņu nedeformējam un ļaujam izcelt Kāļa zāles mākslu. Un strādājam ar mūziku, jo mums tā būs viena dziesma, kuras laikā tas viss notiks. Bet skatītājiem taču būs projekcijas redzamas arī ilgāk kā 3 minūtes, arī pēc tam gaismas festivāla laikā. Nē, protams, tāpēc, ka mēs atkārtosim. Tas ir viens, un mums būs laika atskaite, kuras laikā viņš būs skaisti izgaismots ar šīm projekcijām. Tā kā to nevar izdarīt ar lukturiem. Būtībā lielā mērā mēs diezgan daudzās šajās kompozīcijās lietosim pieminekļa izgaismošanas metodas, bet tās ir tādas, ko nekad nevar dzīvē panākt ar parastiem lukturiem. Un varbūt tas arī radīs šo serialitātes un pacēlumu sajūtu, jo tas, ko mēs redzēsim, tas būs pārdabiski, varētu teikt. Un cik ilgs darbs ir jau pat labāk ieguldīts šī te objekta attēlošana? Mēs strādājam kopš septembra, var teikt, bet mums ir daudz pamaz laika. Un es ticu, ka tā nav pirmā reize, ka mēs strādājam ar pieminekli. Es ticu, ka mēs to darīsim vēlreiz, un mums jau būs sākts šis te process ar viņu, tāpēc, kad, lai tā pavisam nopietni izvērstos tā, kā mēs to gribētu, mums vajadzētu pusgadu laika. Šī gada gaismas festivāla Staro Rīga programmas nosaukums ir Latvijas māju sajūtu meklējot. Kas pašam, kā ikdienas cilvēkam, saistās ar māju sajūtu? Pilnīgi viss, jo es šeit dzīvoju, man šeit viss palīdz.
Es nedzīvoju pilsētā, es dzīvoju lauka teritorijā pie meža un vislabāk tur var atpūsties. Jā, un tā māja sajūta no tā rodās, ka es esmu savā pasaulē, savā vidē un varu realizēties. Tāda lūk ir augstas klases mākslinieka darba ikdiena. Noteikti neaizmirst apmeklēt Brīvības pieminekļa gaismas festivāla laikā. Bet tagad pārslēgsimies uz Finanšu ministriju, kur nesen apciemojām komunikācijas departamenta vadītāju, kurš pavēstīja to, kā Finanšu ministrija šogad piedalīsies gaismas festivālā Staro Rīga. Šobrīd atrodos Finanšu ministrijā. Kopā ar mani ir Finanšu ministrijas komunikācijas departamenta vadītājs Aleksis Jarodskis un labdien! Labdien! Un Aleksis mums pastāstīs nedaudz tuvāk par to, ko varam sagaidīt šī gada gaismas festivālā Staro Rīga no pašas Finanšu ministrijas. Jāsaka tas, ka šajā projektā mēs piedalāmies jau otro reizi. Un šogad arī izmantojot šādu iespēju, ņemot vērā apakšā virzienu Rīgas karnevāls, pateicoties kuram mēs bieži vien pārveidojamies, mainamies un mūs nevar atpazīt, tā arī pateicoties Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijā, mainās mūsu Latvija, mainās arī pilsēta un mainās vide apkārtējā. Un tāpēc arī mēs piedāvāsim Latvijas iedzīvotājiem šajā projekcijā redzot iespēju, kāda Latvija ir, un pateicoties teleskopiem, ieskatīties nākotne, redzot jau nevis plakano, parasto bildi, bet telpisko, kas notiek ar Latviju, kas notiek ar mūsu pilsētām, ar mūsu vidi, ar mūsu mājām, kā tas pārveidojas, pateicoties Eiropas Savienības līdzekļu ieguldījumiem. Un cilvēkiem ir iespēja caur teleskopiem ieskatīties nākotne. Un tas es pat varētu salīdzināt ar tādu tiltu uz Latvijas 100-gades jau svētkiem, kad Latvija jau pateicoties fondiem līdz 2020. gadam būs sakoptākā, tīrākā un attīstītākā. Un šīs te visas projekcijas un jūsu tikko minēto, to varēs redzēt, cik noprotu, uz visām Finanšu ministrijas sienām. To varēs apmeklētāji redzēt no Finanšu ministrijas sienas no Meistaru ielas puses. Tā ir viena siena tieši no tā saucamas Kaķu mājas puses. Un jūs minējāt, ka šogad jau otro gadu piedalīsieties. Jā, tieši tā. Šī būs otrā reize, kad mēs piedalāmies šajā projekta. Patiešām tā ir unikāla un ļoti interesanta iespēja, izmantojot šo festivālu, Latvijas iedzīvotājiem pastāstīt par sarežģītām lietām, bet ar vienkāršiem jau vēstījumu, ar vienkārši saprotamo produktu. Es patiešām redzot, ieguldot līdzekļus Latvijas vides sakopšana, pilsētu sakopšana, attīstot uzņēmēju darbību vai izglītības nozari, viss mainās, viss pārveidojas. Un arī pateicoties šiem teleskopiem, pateicoties arī telpiskai bildei, ko apmeklētāji varēs redzēt, notiek arī šīs pārmaiņas arī. Un minējāt to, ka tā vīzija ir vairāk tā kā vērsta uz nākotni. Jautājums, kāpēc tieši uz nākotni, kāpēc ne tagadni? Tāpēc, ka jebkurā gadījumā, tad, kad jūs ieguldat kaut ko, mainās jau tā vide un, protams, ir ņemot vērā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu no 14. gada līdz 20. gadam, tad šie līdzekļi tiek ieguldīti pakāpeniski. Un jau šajā projekcijā cilvēki varētu atnākt un apskatīties, kāda būs mūsu vide, kāda būs mūsu pilsēta, kādas būs mūsu mājas arī pēc tam, kad šie līdzekļi tiek ieguldīti un projekti būs pabeigti. Kas jums pašam saistās ar gaismas festivālu Staro Rīgu? Tas ir patiešām tāda ļoti interesanta un unikāla iespēja. Vienmēr man tas asociējas ar 18. novembri, ar tādu patriotisma nedēļu, patiešām ar ļoti pozitīvām un krāšņām sajūtām. Jo tu staigā ikdienu varbūt pa pilsētu, tu redzi viņu tādu, kāda viņa ir, bet tieši šajā nedēļa, kad ir svētku sajūta, kad cilvēkiem patiešām ir pacelāts noskaņojums un redzot arī visas šīs projekcijas, kuras patiešām bieži vien ir tik interesantas un neierastas, tas uzreiz patiešām tāds, tādu kņudina un tiešām ļoti tāda aizraujoša un ļoti tāda
cilvēki patiešām ir sajūsmināti par to. Un man tiešām es ļoti tajā redzot visu šo festivālu, mani pārņēma patiešām lepnums par manu valsti, par manu pilsētu un par maniem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, kas šo arī visu rada un kas spēja arī pēc tam priecāties par šiem brīnumiem. Un šī gada gaismas festivāla Staro Rīga programmas nosaukums ir Latvijas māju sajūta meklējot. Līdz ar to jautājums, kas jums rada māju sajūtu? No mājas sajūta, protams, ja tā skatoties, bieži vien mēs sakam to, ka mums ir divas tādas mājas. Viena ir māja, kur mēs paši dzīvojam, ar ģimeni, mūsu tuviem, mūsu radi, kas ir, protams, tas ir patiešām ir fiziskā nozīme mūsu mājas arī, bet otra neapšaubām arī mājas sajūta arī darbā. Jo darbā ar kolēģiem, ar kolektīvu, mēs pavadām iespējams krietni vairāk laika nekā ar saviem mīļajiem. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi arī šo mājas sajūtu arī radīt arī darba kolektīvā. Ka tu ar prieku patiešām nāc uz darbu, ka tu priecājies par arī savu darbu, arī sasniegumiem. Un arī viens no, kā lai saka, šiem rādītājiem ir šis festivāls Staro Rīga, kad mēs otro reizi varam piedalīties mums kā ministrija. Tas patiešām ir ļoti svarīgi. Un tas uzreiz arī visi pārējie kolēģi arī iesaistās un atbalsta šo visu. Un patiešām šīs projekts var ienest arī šīs mājas sajūtas arī mūsu darba vide. Tas šajā sērijā arī viss. Lai uzzinātu aktuālāko un jaunāko saistībā ar gaismas festivālu Staro Rīga, skaties Staro TV dienas grāmatas. Ja neesi pagūst noskatīties iepriekšējās, silti iesaku to darīt. Apmeklē www.staroriga.lv un tiekamies ielās. Gaismas festivāls Staro Rīga 2015. Programmā Latvijas māju sajūta meklējot, domāsim par vērtībām, kas mūs vieno Latvijā. Vērmanas dārzā apskatīsim starptautiskā projekta Baltijas gaismas ķēde, jauno mākslinieku darbus, kā arī Vecrīgā meklēsim objektus no Eiropas gaismas festivāliem. Piedalieties līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls un izgaismosim savu pilsētu svētku noskaņās. Festivāls notiek ar Rīgas domas un festivāla sadarbības partneru atbalstu. Staro Rīga no 18. līdz 21. novembrim.